Sveiki, Kristap. Tātad mazliet par pašu konstrukciju. Tātad es piedāvāju taisīt, tā kā tur es iepriekš vizualizācijā biju aizsūtījis, jums piedāvāju taisīt šīs rindas maināmus augstumus divas. Es domāju, to būtu pilnībā pietiekoši. Un es te paredzu ievietot plauktu turētājs ar fiksāciju. Tātad plaukts iestāsies konkrētajā vietā un nebūs iespējas, ka viņš tur izkustēsies. Manuprāt, tas būtu tāds optimālākais risinājums. Jā, šie plauktu turētāji ar fiksāciju, kas ir papildus borējumu, mazliet sadārdzina to visu, kad nav parastais, bet toties ērtuma ziņā tas būs krietni ērtāk. Un varam veidot, divus, trīs borējumus, cik jums vajag augšpusē, tur divus ik pa 32 soļiem, milimetriem solī vai ik pa 64 mm solī. Varam, divus uz leju, divus uz augšu, un tad jūs varēsiet pamainīt arī tos augstumus. Tā kā, ja tāds risinājums der, tad dodat ziņu un iekļaušu projektā, veikšu aprēķinu. Bet tā un kopēji konstruktīvi, tad mazliet var pastāstīt, paredzēts ir maliņas apstrādāt gan no priekšpuses, gan no aizmugures, lai materiāls, tā būtu pasargāts. Un izskatītos arī akurātāk. Un visur korpusa saviltas mēs izmantojam tikai un vienīgi kabineo. Mēs neizmantojam tur kaut kādas parastās skrūves. Ja izmanto parastās skrūves, tad attiecīgi man ir nepieciešams papildus manipulācijas cehā veikt, un līdz ar to darba spēks ir krietni dārgāks nekā furnitūra. Šī furnitūra ir tā saucās Lomelo kabineo. Ātra montāža, un vajadzības gadījumā viņiem plus tāds, ka šo stiprinājumus var izņemt ārā un to plauktu var divas reizes vismaz izjaukt un salikt. Tas tā pieredze 7 gadu laikā, cik mēs esam ražojuši un taisījuši tādas mēbeles, arī virtuves. Paši esam arī jaukuši ārā, pārveduši no viena objekta uz otru, tā kā ar to arī nekāda problēma nebūs. Ja ir kaut kādi papildus jautājumi, tad droši jautājiet.